Mēs patreiz atrodamies Limbažu novadā, konkrēti Limbažu pilsētā. Un tā kā vasara ir pilnā plaukumā, strauji tuvojās atvaļinājuma laiks, un arī Limbažu novadam, šajā gadījumā konkrēti Limbažu pilsētā, ir daži interesanti piedāvājumi. Tie ir pagājušā gadā pabeigtie projekti. Pirmais mūsu projekts ir Lielezera pludmales sakārtošana. Visi tradicionālie vasaras ceļi iet cauri Limbažiem, virzienā no Vidzemes uz Jūrmalu. Bet cilvēki šķiet nezina, ka Limbažos ir lielisks ezers, Lielezers, kur tagad pludmalē sakopta un ir tikpat plaša kā Jūrmalā. Ir daudz lielākas atpūtas iespējas, ir iespējams maziem bērniem atpūsties, peldēties, ūdens ir siltāks, ir iespējams iznomāt ūdens velosipēdus. Lielezera pludmalē sākās arī dabas taka. Tad nākošais mūsu projekts, kas arī noslēdzās pagājušā gada vasarā, un šogad mēs tā pilnvērtīgi viņu sākām izmantot, tā ir pilsētas vēsturiskā centra rekonstrukcija, kur ietvaros ir veikta Limbažu muzeja ēkas rekonstrukcija, vecā rātsnama rekonstrukcija un Limbažu pilsdrupas sakārtošana. Šeit vecā rātsnamā vēsturiskie zīmējumi atjaunoti, un patreiz šajās telpās ir izveidota laulību zāle. 7. jūlijā no 15. līdz 17. visi aicināti uz atvērto durvju dienu vecā rātsnama laulību zālē. Īpaši gaidīti pāri, kam gaidāmas sudrabkāzas. Ja jums ieinteresēja šodien redzētais mūsu realizētie projekti, tad visi esat laipni gaidīti Limbažos, Sudraba pilsētām.